Ko darīt dārzniekam pilsētā? Pavasarī. Ir vietas, kur var darīt un daudz ko darīt. Šeit dabas muzejā šobrīd ir jānāk skatīties krāšņākās pavasara puķes. Tulpes. Šobrīd zied tulpes. Selekcionāri no visas Latvijas ir savākuši smukākās, krāšņākās šķirnes un saveduši šeit vienā telpā. Daudziem Latvijā bērnība vai vidus mūžs ir pagājis tulpes audzējot, rokot nost, stādot. Un ir cilvēki, kas to dara ne tikai kādu dzīves posmu, bet visu mūžu. Es biedrībā sāku darboties, kā tagad moderni teikt, kā menedžers, ja? Jo man bija uz galva tāda kaste, kur es ar roku un rakstāmašīnu rakstīju vēstules un lasīju pa savienību pasūtījumus. Un tad strādāja vesela nodaļa, kas šos pasūtījumus izpildīja. Un mūsu mīļie latvieši varēja nopirkt mašīnas, varēja uzcelt mājas, varēja darīt daudz labas lietas. Ja tie būtu tagadējie laiki, tad mēs varētu ceļot kā miljonāri un kā kungi, bet šoreiz tas tirgus ir mums pagājis un palikusi Latvija. Ja? Šobrīd mēs neesam. Un pasaulē mēs varam iet ar saviem selekcionāriem. Es gribēju teikt, kad es jau te visiem tagad to stāstu, kad bija latviešu ekskursijā pavasarī Holandē, un gids teica tā, tagad iesim uz dārzu, un gandrīz trešdaļa tur ir Latvijas tulpes. Jā, mēs esam pārdevuši latviešu selekcionāru ļoti daudz stādāmo materiālu uz ārzemēm, un tur nav mūsu vārds klāt. Ja? Mēs esam pārdevuši šķirni, viņa ir savairota un pielikts cits vārds, pielikts tas, kas to ir savairojis. Bet pēdējā laikā ir teiksim, ar godu, mēs redzam, ka Vitautas Kujas šķirnes saņem arī certifikāts ar nosaukumu, kas ir ielikts citās valstīs, bet tur parādās viņa vārds, ka tā ir viņa šķirne. Šķirnei ir savs mūžs un viņa aiziet, bet pēkšņi viņa atkal uzpeld. Ja? Un te šodien izstādē es skatījos un runāju ar Jānu Dukaiļs, kas teica, Jāni, tev ir tādas šķirnes, kas bija sen atpakaļ. Viņš teica, jā, bet viņas man ir saglabājušās, viņas ļoti labi augā griežamas tulpes, ja, un mums viņas ir vajadzīgas, ja, jo mēs mīlam iet uz kapiem ar ziediem, ciemos iet ar ziediem, mums vajag griežamas tulpes, ja. Protams, mums vajag tulpes arī, teiksim, dārza daļošanai. Jaunākās tendences tulpēm arī... Zini, Šī tulpa man liekas super. Es gribētu sev tādu uz galda virtuvē redzēt. Nē, uz galda, jā. Es esam mieru. Dārzā viņu redzēt nevar. Ja? Viņa vispār tur pazūd. Ko vajag, lai selekcionētu tulpes? Vajag izdomāt vispirms, ko... Nosaukumu kādu. Nē, pa priekšu vajag atrast tulpei tēvu, atrast māti, ja? Un tad izdarīt šo krustošanas. Tas jāizdara pašām. Ļaut nevar. Ja? Tas jādara ļoti mērķtiecīgi. Un tas jau ziemā tur vajag izdomāt, ko gribētu un ko gaida. Vai tu neesi ievērojis, Edgar, ka mūsu selekcionāri vīrieši? Tāpēc jūtu, ka es varētu selekcionēt vecumdienās. Kāpēc vecumdienās, draugs mīļais, tas ir jāsāk šodien? Jo tev vajadzīgi 7 gadi, kamēr tu ieraudzīsi to šķirni tādu, kā viņa ir dabīga. Ja? Un tā vēl tu domās, kur no tām var paturēt un kuru jānīcina ārā.
Nio, Jā. kā var sanākt tā, kad līdz šim Latvijā neviens vīrietis nav ļāvis sievietēm selekcionēt tulpes, bet jūs tā kā sākat? Es kādreiz palīdzēju gatavot, veidot izstādes, likt izstādes Evaldam Palperam, lielam tulpju audzētājam. Bet šis ir 2. gads, kā es esmu patstāvīga, ar patstāvīgām izstādēm. Un man ir kaut kas savs, man ir atkal sava seja. Kur puķēs ir tas jūsu aicinājums? Ko jūs viņās, kā jūs skatāties uz viņām? Es viņas uztveru kā personības, katru individuāli. Un es viņas vēroju, un es ar viņām darbojos, varētu teikt, ka visa gada garumā. Es savās domās esmu ar tiem sīpoliem, kas ir zemē iestādīti, ar to informāciju, kas man atnāk no kosmosa, un ko es pēkšņi ieraugu internetā, kas sakrīt atkal ar to informāciju, ko es saņemu no kosmosa. Es no rīta pamostos un es zinu, kāda būs pareizā formula tieši konkrētam krustojumam. Ja es gribu savienot kaut kādus 2 vecāku augus, un man jau prātā ir iespējamie bērnu varianti. Bet tulpes var tā paredzēt, jūs sakat? Jā, bet nevienmēr, kā saka, cilvēks domā, 2 viņš dara. Un Liepājas roze. Tas ir stāsts ir tāds, ka ievērojamais selekcionārs Juris Egle ir autors. Es neesmu autore, bet viņš man ir uzticējis glabāšanā šo te šķirni. Un mums ir noteikums, ka es nedrīkstu arī viņu realizēt, bet es viņu drīkstu izmantot atkal savā selekcijā kā tēva augu. Ja? Jo vispār viņa it kā skaitās arī holandiešu īpašums, bet mēs latvieši tomēr paliksim arī patrioti, un mums kaut kas ir jāpatur sev. Mēs nedrīkstam visu sevi izpārdot pasaulē, un mums kaut kas jāveido pašiem savs, un tāpēc viņš te strādās. Šīs ir ļoti interesanti. Šīs ir zaļas. Tagad tas ir jaunums arī Latvijā. Tas ir evergreen, mūžīgi zaļais tulkojumā. Un tepat ir ļoti interesanti, ka te veidojās pat drusku tā kā ar pildīto ziedu forma. Ja? Es jau skatīšos, es jau varbūt atlasīšu atkal, varbūt, ka tas būs jauns sports. To es vēl īsti nezinu, bet viņa pat ir izveidota kaut kādā 89. gadā, bet viņa ir turēta kaut kur aizrobežās, ja, un diezgan klusi, un viņa nav ļoti reklamēta. Bet es viņu esmu atkal izrakusi, un man viņa ļoti patīk. Viņa kontrastē visam pārējiem. Aizrauja, vienkārši aizrauja. Minimālisms augstākajā pakāpē. Sarkanajām mēs varētu pastīties. Jā, mēs varam paskatīties sejā viņām, ja? Un šeit jūs redzat, ka viņai ir seja. Viņai ir ļoti skaistas acis melnas, varētu tā teikt, ja? Viņa ir čigānīta spānieti, tāpēc es viņu nosaucu par Bolivudu, jo Indija tā ir, jā, un tā kā šeit ir Holivuda. Tā ir jūsu paša, tā kā... Tas ir atlasīts sports. Man jau vairākus gadus viņš darbojas, bet 1. gadu viņš startēja izstādē. Šis atkal ir Ukšāna darbs, Goldmine, ja? Viņš ir vedens, ka tulpīti sakrustojas ar Greiga. Greigs ir tēvs. Viņam bišķiņ jābūt ir raibām lapām, bet man ļoti patīk, ka viņai ir tas krāsu kontrasts. Viņš tā spēlē un uzrunā. Viņš jau gan ir tagad uz noziedēšanu. Tur tā kā tāds krāsu spektrs, tā atretnīties. Reālajā dzīvē viņas ir lielākas. Es mazliet pacelšu uz augšu, un es pa viņu nebiju lielā sajūsmā. Es viņu it kā izmantoju pa mātes augu nedaudz, bet man sāk parādīties daudziedainā forma. Pagājušajā gadā bija 3 ziedi, un šogad ir 2, bet viņš tā kā ir uz atlasi nolikts. Ja? Būs varbūt uz vienu kādu vairāki. Grīnsta arī ļoti jauna šķirni. Cik jauna? Viņa reģistrā kopš 2009. gada, bet patreiz Latvijā viņa ir jaunums. Tāda bišķiņa no kilometra izstīdos bišķi pēc lilijām kaut kas. Pēc lilijām, jā, bet šeit jūs atkal varat vērot, ka dažas formas atkal tā kā viņām ir noslietas uz daudzienaidību. Kur te jau ir? Tur varbūt kaut kur ir šeit. Viņām nav vairs 6 lapas, viņām ir 9 vai 10. Es attiecīgi tādus eksemplārus atkal atlasu. Un iespējams, ka varbūt ir pildītās formas dabiski var iegūt. Kaut gan daudzas ir arī mamītes, un atkal būs ļoti interesanti, kas būs vēlāk. Kad it kā Holanda tulpi zina, bet man gribās tieši nostādīt uz vienu pakāpienu, ka Latvija arī, varbūt Latvijai nav tie lielie brīvdabas šovi, tik lieli, ja kā citur vai Vācijā vai Holandē, bet mums ir tomēr mūsu izstādes vispār visas, cik es esmu piedalījusies un darbojusies, viņas ir kaut kāda rozīnīte. Tāpēc, ka latvietim ir tas dzinulis uztaisīt labi un vēl labāk.
kuru audzēkņi nedaudzi no tiem, kas joprojām dārzkopībā spridzina. Un vai tu pats vai mātes dzīts, bet skatos ar tulpēm? Tas ir jau, var teikt, no mammas nākas. Nav tā, ka puķu selekcija pensionāru darbs? Selekcija, tas jau ir radošs un māksliniecisks darbs. Ja. Man ir vairāk kolekcija, ja, bet ir šis tas jauns un arī būs vēl nākošais gads šis tas smuks, ja, jo patreiz bitītes strādā, ja, selekcionē. Ja. Bet nākotnē droši vien, ka es arī varētu to izdarīt. Šitā ir pirmā mana šķirne. Ja. Vārstojums labs ir. Ja, Pastāst, kas vispār ir raksturīgi labai tulpei no stingras kāds? Īstenībā labai tulpai es uzskatu tā, ka ja ir labs pieaugums, ja viņi ļoti labi vairojās, izauga lieliem sīpoliem, ja ir šķirnes, kuras varbūt ir gadi 20, ja, bet tā viņas tur auga, ja, savi 10 sīpoli, ne vairāk, ne mazāk. Toties šai es priecājos, jo cik gadi, pāris gadi, un tur jau ir vairāk kaut kādi 20, 30 sīpoli lielumu. Ja. Tā kā tas ir viens plus viņai, ja, pie tam viņa stāv, tā augsta, zieds liels, neslimo. Tās galvenās īpašības. Viņas visas ir kaut ko mīļas. Ja. Nemīļās un met ārā vai? Nemīļās ir citiem mīļas, ja, jo īstenībā tas parastais padomu laika sarkanā tulpa, ja, kas te varbūt tagad ir mazāk redzama, ja, tā, ja paņem lielu kaudzi, ja, viņa ļoti lielu klēpju ziedu ieliek vāzē mājās, tas ir fantastiski. Ja. Bija viena paudze, kad vajadzēja kaut ko skaistu, pildītu, tādu kruzaļotu, zaļziedu. Tagad mūsdienās jau ir jaunieši, kas varbūt to mazāk redzējuši. Es esmu pār man liekas, šitais kaut kas tāds, kad tīrs tur un viens tonīts. Nav tas sarkanais, kas bija padomā. Tur tā lieta, kad nāk atpakaļ it kā tās vecās šķirnes, ja, un tas mentons, tas jau ir diezgan vecs, ja. Un kādus pāris gadus atpakaļ bija arī no Holandes, ja, kolēģi atbraukuši. Viņi ieraudzīja vienu tulpi, kas tas tāds, mēs sakam, tā ir jūsu tulpa, jūsu selekcija, ja? Cik forši. Man šitā visvairāk uzrunājas tāds riktīgs, tāds gulbja galva un krāsas laukums, tāds 5 tulpas uz galdu uzliek. Mājās ir pilnīgi citi apstākļi uzreiz, viņai jau staro. Tad tālāk, redz, katram ir sava, ja, un katrā ziedā var atrast savu skaistumu. Man mīļākā viena ir šitā, ja? Mīļa tāpēc, ka viņa nav daudziem audzētājiem. Tā ir abika šķirne, vecas jau aizgājuši selekcionāri veidot šķirne, ja? Bet viņa ir skaista, ja? Pie tam latviska ļoti un nosaukums Ezers unāt, vienkārši. Bet tie ziedi ir, ja godīgi tām tulpēm, ir kā tulpa, ja, bet katru gadu viņi ziedi savādāk. Ja. Šogad viņa ir smuka, pagājušajā gadu viņa bija necila. Ja. Tāpat pagājušajā gadu bija zaļzieda tulpas, tās smukas, ja, bet šogad tā. Bet, principā arī šīs, ko tu skaties tagad, tās ir arī mīļas man. Jo zaļziedi patīk un viņas viss ir fantastisks. Reku tev aiz muguras, ja? Vai nav abeļzieds kaut kas līdzīgs. Tas ziedēšanas laiks, kad viņas zied, ja, tas dod spēku strādāt kaut ko to vasaru, ja, jo tad tev ir jānorok, viņa jānorok, jānožrāvē, jāsašķirvo, ja, un tad tas tāds bišķiņ grūtāks darbs, ja. Bet pavasarī tas dod iedvesmu strādāt. Kāda bija pirmā izstāde? Tā bija Dabas muzejā, tā bija kaut kur citur. Kā tas notika sākumā? Man bija tas gods rīkot pirmo izstādi sporta pilī. No visas republikas tika vesti ziedi un sporta hale ziedēja vienās sarkanās krāsās. Drusku bija dzeltenā, bet to, ko mēs šodien redzam, tur varēja uz pirkstiem saskaitīt. Ja? Jo nebija iespējams mums dabūt to stādāmo materiālu. Mūsu selekcionāri vēl nebija radījuši šķirnes, kas ienāca tagad, kas ir ienākušas, ja, un salīdzinot to, tās ir divas dažādas lietas. Bet ko es gribēju teikt,
kā cilvēkiem viņas vajadzēja. Kā cilvēki stāvēja rindā, lai tiktu uz šādām izstādēm. Ja? Šobrīd arī es domāju, ka jūs nevarētu sūdzēties, ka cilvēki... Nē, es nevaru sūdzēties, Mūs tad jūreiz gandrīz nogāza. Lai stāvētu rindā pie Dabas muzeja, nē, tas nav. Ja? Bet toties, jā, šķirnes mums ir krāšņas. Tulpes Latvijā bija, ir un būs. Ja? Un selekcionāri noteikti būs. Un šodien es varu teikt ar lielu prieku, ka mums ir jauns selekcionārs, jau riktīgs selekcionārs. Mārtiņš Erminās. Ja? Jauns cilvēks, nu, varbūt kā tavu vecumu, varbūt bišķiņ vairāk, bet principā ļoti rūpīgs un ļoti uzmanīgs. Es visus tulpes nostaigāju, varbūt es nepamanīju. Te ir kaut kur rakstīts Edgars Neilans, vai nav? Nu, tavs vārds vēl nav, ja? Bet es skatījos, viena ir Gunta Lāca rakstīts pie vienas tulpes. Kā tas, tā ir sakritība nejauši? Es gribēju teikt, kad Vitauts Skuja man viņu uzdāvināja sakarā ar to. Pulcējās cilvēki kā reizi. Un viņš teica tā, zini, kāds pavasaris, es domāju, ka es nenākšu, bet, kad tu piezvani, ja, tad man ir jānāk. Nu, un sakarā ar to viena šāda tulpe tika nosaukt manā vārdā. Kas Rīgā tulpju izstādē sarūpēts no daudziem dārziem, to Siguldā Vitautas Skujas tulpu laukā var skatīt vienu vietu. Skujas radītās šķirnes bieži pārsteigušas, lauzušas tradicionālos priekšstats par šī zieda formu, krāsu. Viņas šķirnes aug ne tikai Latvijas puķkopi dārzos, bet arī Kēkenhofas parkā Nīderlandē, ziedu lielaudzētavās Japānā un citviet pasaulē. Starptautiskajā tulpju reģistrā iekļautas 15 skujas šķirnes. Bet kāpēc šopavasar no skujas radītajām izcilajām tulpju šķirnēm paša dārzā palicis vien tāds mazumiņš? Ņemot vērā, ja, kad man ir nosvinēja man gada vecuma 2 bezgalības, 88, ja? Un es saprotu, ka es esmu ar saviem spēkiem, arī sievas spēkiem, vai es nevaru visu to uzturēt tādā līmenī, tāpēc pagājuši rudeni 3/4 tur bija pār 6 vai 7 tūkstoši, protams, neskaitīja dāvināja to kolekciju Salaspils botāniskām dārzam. Mums, diemžēl, ir ļoti bēdīga pieredze. Man ir tāda uzņemta videofilmiņa, ja, par pēdējo viesošanās pie Viktora Orehova, Jēkabpilī. Un, diemžēl, pēc kāda pāris gadiem viņš mir, man ir tā, VHS, kā saka, sistēmā tā viesošanas, un viņam, diemžēl, neviens no viņa pēcnācējiem, ne arī Jēkabpils tā dārzniecība neturpināja viņa darba, viņa darbs aizgāja padušanā. Bet narcises jūs esat vēl pataupījis. Un tā te ir man tāda narcišu mīļdobīte, un sākums gluži bija vienkārši 86. gadā es dabūju tādu ārzemju katalogu, Brians Duncans, viens no lielākajiem narcišu selekcionāriem Anglijā, un tur bija tāda rozā pildīta narcise, Pink Paradise, man ar viņu zieddārzā, maksāja $85. Es savā īpašumā to narcisu dabūju 91. gadā, kad jau te man vienam draugam atbrauc māsīts no Anglijas, un tad tā narcisa cena bija 10 mārciņas. Es tajā laikā viens mārciņas cena bija 25 rubuļi, es samaksāju 250 rubuļi par to vienu sīpolu, un man izdevās viens veiksmīgs krustojums. Un no tā veiksmīgā krustojuma, lūk, es ieguvu šādu šķirnīti, ko tāda ar zeltenu, to es sievas radnieces vārdā pa Adeli nosaucu. Tad ieguvu rozā šķirni, kuru 95. gadā Rīgas izstādē krustmāte savu
vārdu un uzvārdu deva Aina Ulmane. Un tas ir oficiāls certifikāts no Anglijas, arī samaksā 10 mārciņu. Tad jau blakus šķiet, tur jābūt arī Indrai Ārgalei. Un blakus šeit lūk ir Indra Ārgale. Viņi bija arī tieši, kā saka, dārzā izvēlējās. Nu, tad vēl šeit arī tas no tā paša krustojuma ir man tāda kaimiņiene visu laiku rūpējas par manām acīm, acu ārste Ingūna ir. Un tad, kad Sigulda, tad vēl, kā saka, man sens ģimenes draugs Monta Kurše, viņas piemiņai lūk ļoti tāda krāšņa, zeltena, oranža, ja kā saka, šķirnīt Montas piemiņa. Un kad 2007. gadā Sigulda svinēja 800 gadus, tad Siguldas dārznieces izvēlējās šo šķirni un nosauc to par Sigulda 800. Jaunībā man ļoti patīk Džeka Londona romāni un nosauc pēc viena romāna tur nosauc Sniega karalieni. Katra puķe man kaut ko atgādina, liek gaidīt jaunu pavasari, jo kā tādi gudri daktari bija teikuši, cilvēks, ja viņam nepiemetās slimība, tad viņš nomirst tad, ka viņam vairs nav iekšā nekāda uguntiņa, ka viņam no dzīves vairāk nekas neinteresē. Pāršķirstot albumus un katalogus, atkal jāatgriežas pie tulpēm. Holandieši Siguldā ciemojoties, daudzas šķirnes nolūkojuši un arī ieguvuši. Taču Skujam ir tādi mīļi bērni, kurus ne par kādu naudu svešiniekiem neatdošot, bet ārzemnieki šķiet par to īpaši neļaunojas un joprojām brauc uz Siguldu. Man tāda ilgstoša sadarbība ir jau 20 gadus ar Jans Pennings, tas ir Keukenhofas botāniskā dārza ģenerālmenedžers. Ja? Un viņš pagājušajā gadā atveda man 2 reģistrācijas, tāds reprezentācijas certifikātus no Vincenta van Gogha muzejā, kur vienu manu šķirni nosauc Vincenta van Gogha vārdā. Un otru certifikātu viņš atveda no Japānas ziedu dārzu Tortori, kur viņš bija vienu hibrīdu manu dāvinājis tiem Japānas tam botāniskām dārzām, un tie nosauc tā botāniskā dārza vārda Tortori, un tādu skaistu, krāsainu, lielu certifikātu atsūtīja, un vēl arī kā sveicienu pagājušajā rudenī viņš brauc no tā Vincenta van Gogha muzeja, man atveda krūzīti ar Vincenta van Gogha gleznu, kā muzeja sveicienu man.